No 10. līdz 12. aprīlim Ķīpsalas izstāžu centrā notiks ikgadējā izstāde Outdoor Rīga. Oficiāli to sauc par aktīvās atpūtas un vaļasprieku izstādi, taču motobraucēji lieliski zina, ka faktiski tas ir motosezonas starts vēl pirms oficiālās sezonas atklāšanas. Tā izstāde ir oficiālā motosezonas atklāšana, un tad es teiktu, ka šī ir tāda cilvēku prāta sezonas atklāšana. Izstāde pavasarī, kas skaita mototehniku, tas ir tāpatās kā motosezonas atklāšana. Tie ir svētki. Un bieži vien cilvēki viņi atnāk uz izstādi, un tad ir tas pirmais aizmetnis galvā. Man patīk šitais. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka motocikli un tiem radniecīga tehnika jau aizņem veselu halli. Izstāde jau ir tā vieta, kur tu vari atnākt un kopā redzēt dažādu zīmolu, vienkopus, motociklus, to veidus. Tu vari aprunāties ar dažādiem pārstāvjiem, tie tev var izstāstīt visu, koncentrēt 1,5–2 stundu laikā, tu vari iegūt priekšstatu par Latvijas tirgu, kas tajā tirgu ir pārstāvēts. Faktiski pa 80–90% mēs visu redzam šajā te izstādē. Outdoor izstāde ir ļoti tāda lieliska iespēja, kur cilvēki, topošie motobraucēji, kas grib ieraudzīt kaut ko jaunu, lieliski iespēja viena vieta, apkopotī tos močus redzēt un salīdzināt, parunāties ar tiem pašiem dīleriem, speciālistiem, redzēt, kādas ir jaunās tendences. Kā moto izstādē piedalīsies jau 4. reizi. Šis motoveikals pārstāv plašu zīmolu gamu no CF Moto līdz Royal Enfield, taču šoreiz uzsvars būs uz Morbidelli motocikliem. Šo sezonu ir atnākuši 2 jauni Morbidelli motociklu modeļi, kas ir T502X un T352X, kas būs tāda pirmizrāde Baltijā. Morbidelli modeļi ir Adventure klases, kas šobrīd ir viens no populārākajiem segmentiem Latvijā un vispār Eiropā. Motofavorītam izstāde būs laba iespēja atgādināt par atjaunoto līgumu ar ikonisko amerikāņu motoražotāju Harley Davidson. Kā katru gadu cenšamies būt klāt outdoor izstādē. Tagad atkal pēc lielākas pauzes mēs esam 2. gadu atpakaļ arī ar Harley. Arī motofavorīts pārstāvēs arī ar citiem lieliskiem brandiem arī izstādi. Tajā skaitā tas ir Suzuki, Piaggio grupa, tas ir Aprīlī, Piaggio un praktiskie un skaistie Vespas skūteri. CASDK ir viens no lielākajiem un pastāvīgākajiem pavasara izstādes dalībniekiem un būs šeit arī šogad. Mēs rādīsim triumfu, tad mēs pārstāvam šo britu zīmolu šeit Latvijā. Izstāde kā tāda Latvijā ir atbalstāma lieta no jebkura, kurš uzskata sev par nozīmīgu spēlētāju šajā tirgu. Kāpēc? Tāpēc, ka tā pirmām kārtām ir cieņa pret savu auditoriju, un izstāde ir tā vienreizējā iespēja, kur ļoti īsā laikā mēs varam, kā jau es minēju, parādīt visu to spektru, ar kuru mēs pārstāvam vienu vai otru tehnikas veidu. Mums tas lielāks uzsvars būs uz divriteņu motocikliem, jo kvadricikliem sezonu vairāk ir rudenī. Attiecīgi tad tādā izstādē mēs jau atrādam kaut kā esošu, un savukārt motocikliem daudziem tās ir pirmizrādes pirms motosezonas. Ja mēs runājam par 4 riteņiem, tie ir kvadricikli, tie gan ar kastītēm, gan ar tā kā mocītes, kur tu sēdi virsū un ir stūre. Man jau vislabāk patīk tie saimnieciskie, jo ar tiem var aizbraukt gan tāpatās paskatīties uz dabu, gan arī izmantot pasākumos, kas ir saistīti apkārt ar pļavām, ar smaržām un tā tālāk. Daudzi no outdoor izstādē gaidāmiem jaunumiem vēlāk kļūs arī par Latvijas gada motocikla konkursa pretendentiem. Pavasars tas ir tāds laiks, kad gada motocikls aktivizējās, lai jūnijā pasniegtu to balvu, un tam tirgotājiem vai tam zīmolu pārstāvjiem, kurš ir saņēmis šīs godalgas, vēl būtu iespēja to uzvarētāju vai teiksim, atsevišķas nominācijas uzvarētāju, tā papildus vēl klientam pasniegt, kā saka, šī sezonā brauc, šitais ir labs. Īsteni motobraucēji uz motociklu izstādi arī brauc ar motociklu. Tā kā joprojām ir agrs pavasaris, pāris ieteikumu no Outdoor Rīga dalībniekiem. Bija gara un īsta ziema. Un arī pavasars mums ir atnācis tāds īsts pavasars. Autobraucēji vēl nav gatavi mums.
Tā kā viņi joprojām kādu laiku dzīvojuši bez mums, bet tagad ir baigi strauji jārēķinās, ka mēs esam apakaļ ielās. Atcerieties, pavasarī spīd saule. Visiem galvā ir meitenes un puķis un zilās debesis. Ja? Brauciet uzmanīgi. Lai šī diena jums ir jauka, lai šī diena ir skaista, lai jūs redzat izstādi, lai jūs varat iegūt savu moto draugu, esat prātīgi. Bet kam patīk ķert vējmatos citādi, ir vērts atcerēties, ka Outdoor Riga apvieno ne tikai moto un velo izstādi, bet arī laivu un jahtu izstādi Baltic Boat Show, kā arī medību un makšķerēšanas piedarumu un aksesuāru izstādi.